jūs esat? Hei! Sveiki! Labrīt! Labdien! Mums nav sopas lietu raidījumu. Mums ir sēņu lietas. Sarkanbekas, vilnīši, lūdzu, bez tārpiem. Visas svaigas. Līdekas tur kaut kur lejā no kalna. Mums gaida. Bet kā var iet ķert zivis, ja ir tāda tas ir pie mašīnas, nolikā mašīnas, ir krūmus šitā sēnes vēl. Un tā mēs sākam epizodi. Iepriekš jūs redzējāt, kā mēs ķērām asarus. Ar domu, ka piezvejā būs līdeka. Tad jūs redzējāt lielos ainažu dīķīša zandartus un līdekas. Tagad mēs ķersim, bēg sēnes projām. Ķersim, ne sēnes gan jau arī pa ceļam ķersim, bet ķersim līdekas ar piezveju asarim. Lapas krāsojās, paliek augsts, rociņas salst, bet mūs tas neapturēs. Cope no krasta, galējos zābakos, aiziet. Paķērām pirmo ziltiņu. Maziņa zemēra līdziņa. Opā. Op. Šā te. Lūdzu, mēģinās viņu atbrīvot. Bet ziltiņa ir ilgi, nevajadzēja gaidīt. Forši, 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 forši. Jau nedaudz lielāka līdziņa. Nedaudz lielāka līdziņa. Super. Ir atkal džerks. Atkal džerks. Jā. Izsalkušas jums tā. Šāda te zivtiņa. Ir. Un uzreiz ieskrēja zālēs, sapatās. Asaris? Mums asaru kātiņš tur stāv krūmos. Laikam mums kaut kādā brīdī jāpamaina, ne? Ko mēs daram? Skaitam kopējo zivju daudzumu? Skaitam kopējo. Trešā zivs. Super. Asars vēlā oktobrī uz džerka. Nav slikti. Nu tā, pēdējais metiens šajā vietā. No šīs vietas 3 līdekas. 1 asaris. Došos tālāk. Un apmetu vienkārši tādā vēdeklītī visu perimetru. Opā zāles. Apmetu visu perimetru un tagad došos 2 metienu attālumā no šīs vietas aptuveni. Kāpēc 2 metienu attālumā? Tāpēc, ka nevis viena. Ja viena, tad sanāks es šito pašu vietu, kur jau esmu mētājis, mētāšu atkal tā 2 metieni aptuveni. Tāpat skatāmies, kur tev aiziet viens metiens un kur aiziet būt nākamais metiens. Un tad pie tās vietas, kur aptuveni cik tālu nākamais metiens, tur brienam atkal iekšā un turpinam makšķerēt. Nodošu es pats sevi. Uzdukšu asarītim. Rītis. Lūk tā, ezerās rītis. Ties vēl vajag atrast tādu ezeru, kur viņus var ķert iebrienot. Tas nav viegli īstenībā. Nav daudz to ezeru, kur var tā smuki iebrist. Jāmeklē ir smilšaini un sekli ezeri ar lēzeniem krastiem. Ir. Tas pat nav maziņš. Kā viņš bēg projām? Wow! Wow! Ui, labs asaris! Labs! Ir trešais metiens, noslēdzošies ar vēzīti, un mums ir asari. Jūs varētu iekomentēt, varbūt tās, ko jūs darītu šādā situācijā, kad ir skaisti asari, un ir maziņas līdziņas. Protams, noteikti ir arī lielāka. Vai jūs turpinātu ķert līdzeku, vai ķert asari? Tas vienmēr ir diezgan sarežģīts jautājums. Smuks, skaists, tumšs, asari. Kā jums liekas, ja ķerās uz viena mānekļa, uz
džerka mums bija līdekas, asari, vai vajadzīgs mainīt. Man parasti gribās kaut ko nomainīt, paskatīties, kā tas strādās vai nestrādās, bet es arī dzirdēju viedokli, ka nemaini. Visi, ja tev ir ķerās uz vienu mānekļu, nemaini viņu, atstāj to, kas tev ir, un ķer ar to. Gan viss nokrita. Nāc kaut kādu sēnīti pafilmēt, ja? Mācīs. Izskatās, ka veidrs nav pārplests. Bišķi slapšs. Bet, ir pavēsts, bet man apakšā ir vairākas termoveļas kārtas. Un iekšā somā vēl ir. Kas ir slapja? Kur ir slapja? Lietus jaka. Iekšā somā ir lietus jaka, kur ir slapja. Izskatās, ka nelīs, bet ir pavēsts. Tīpaši tagad, kad ūdenī bišķi iekrita. Esam uzmanīgi, staigājam prātīgi. Tīpaši tādās vietās, kur kādam akmenim kaut kā nepaskatījos zem kājām. Liku neuzmanīgu soli un uz akmens virsū. Pirmā lokācija, kur nav zivs. Tur bija. Vienā. Tagad priekšā būs zāles, tāds ielokas, sekls. Tur, domāju, džerku nemētāsim, paskatīsimies kaut ko citu. Turētājs, makšķeris. Paskā. Rekā? Atkal veideklītī. Sākam no maliņas. Tālāk gan ir zāļaināks. Tur kādu pretzāļnieku uzliks. Ir līdeka. Wow, kā viņa aizgāja sāna. Super. Atkal sānu. Wow, cik viņa forši iet. Super. Wow. Apgriezīsim uz otru pusīti. Tālāk. Lielākā. Līdeciņa. Redz, cik forši. Klikšķiram klāt. Tāds 60 centimetri ir. Pēc skata. Skaista, tumša ezera līdeciņa. Augsts ūdens, Jēzus. Jā, ir. Šito mēs 7. zivtiņa. Ir mums. Ir. Maziņa siķīte, bet tas ir forši. Forši. Viņa ir kāds rēdis. Lūdzu, atcer muti. Es tev gribu atbrīvot. Ir. Līdeciņš. Nevar saprast izmēru. Nē, maziņais standartiņš. Re. Tā ir līdeka. Tie, kas nezin. Wow! Labi. Cīnies. Pareizi. Līdeciņa. Tā 8. zivs. Esam uzmanīgi ar āķiem. Tos var ļoti viegli dabūt pirkstos. Turam wobleri stipri. Un zivtiņa pašā sāniņā reka atbrīvājās. Skaisti zivtiņa. Laižam viņu. Nē, maziņais standartiņš. Nē, tīri. Cepamais izmērs. Jā. Atkal žiņķi. Izvedam pasteigāties bišķiņi. Jā. Super. Labs. Pie pašām zālēm. Sanāk 4. līdeka no šī akmens. Labs akmens. Es viņu ieliku uzsveramajā tīkliņā. Viņa tiešām man neiziet projām. Opa. Turamies sapinēs. Tāds maziņš uzsveramais priekš līdekām. Tā. Es domāju, šo akmeni mēs liekam mierā. Iesim tālāk. Un skatīsimies, ko varam noķert, līdz parādīšu jums,
Kas tad viņai tur ir mutē? Tāpat kā es, tas ir ļoti izsulcis pēc sēņu mērcītes, garšīgas. Ar gāļiņu, vai kādu kārtepelīti, vai rīsiem. Skatās. Tā taču ir līdeka viņiem, ne mutē? Ko? Es noķēju širo skaitumu kā zivi? Kāda līdeka? Kāda līdeka? Viņai ir mutē. Šī tāda līdes viņai. Jūs redzat to izmēru? Oi, atvainojos. Operatori te tagad citu ar puse no izmēra līdekas, pat vairāk. Mēs varam mierīgi ar lieliem mānekļiem ķert līdekas. Lūdzu, līdesiņš, laižam viņu vaļā. Savage Gear kātiņš no 10 līdz 30 grami, 2,13. Varētu būt nedaudz garāks, kā Copēnu ezera, bet šajā ezeriņā var iebrist. Laba spolīte, ļoti jau pamocīta, viņa man no pagājušā gada rudens, es esmu viņu kārtīgi izsesējis. Viņa man arī ir kritusi uz asfalta, ņemot ārā no mašīnas, jau kaujas rētas ir. Un kātiņš arī jau ir ar teiksim tā, laka nodlusi no tā, ka viņš man ir kritis, bet joprojām strādā. Čerkiņš, roku darba ar UV āķiem, UV krāsojums jau āķiem sāk lēnām nodild, bet šis čerks man jau ir vairākus gadus, kur 4-5. Viņam ir bieza lakas kārta, krāsa nekad nenodils. Aukla ASO 0,2. Viss ļoti vienkārši, ļoti labi, viss strādā, kā redzat, līdekas ķerās. Vienīgais, ko jums vajag darīt, būt ūdenī. Labs ņēmiens bija. Čatarītis strādā. Ir. Jep. Čatarītis. Un skaista. Northern Pike. Ziemeļa līde. Un prom. Ir. Aizgāja. Bet bija laba zivs. Uz Rapala otus. Man ļoti patīk šis māneklis. Arī jau daudz cietis. Tādēļ es arī viņu izmantoju. Wow! Bija dienas lielākā zivs. Līdeka. Pat bremzītē iestrādājas. Ezeriņa standartiņš. Nu, lūk, pēc pauzītes ir līdeka. Nu, lūdzu. Līdeciņa. Arī tāda. Tā. Jā. Atbildēšu uz jautājumu, kur uzdevu jums. Vai māneklim ir nozīme un vai vajag kaut ko mainīt. Varbūt tās sagadījās, kad es tur sāku likt čateri, tur, kur bija zāles, pēc tam es uzliku Rapala otus. Tad es uzliku tur tādu tā kā mazo muriju mausiņu. Un pēc tam atgriezos atpakaļ pie džerka. Šī te tumši dzelteni šī te tumši oranžajā melnā krāsojuma ar UV āķiem. Un uzreiz zivs. Nu, iesim tālāk, skatīsimies. Vai tiešām šodien šis ir tas māneklis, kurš arī strādās. Ir. Tāds asaris. Wow.
Tas tik ir asaris. Tā, šito noteikti nomērīšu. Ejam krasā, turam viņu. Kāds viņš ir kukulis, kāds kukulis. Uiii, melns, nikns, jā. Tur ir vēl? Es viņus noķeršu? Tur neesi, jā. Labi, nomērīsim. Pamērīsim, cik tu esi garš. Opes lietas šoreiz spridzina. Ir mums asari, ir līdekas, ir sēnes. Tā, 36. Bija aizmirst pieklupsēt 2 līdekas un 1 asari. Šodien skaitam kopējo zivju daudzumu, ne tikai līdekas. Operators jau nes maisiņu. Mēs lasam sēnes. Smuki micēli astājam tur. Avā, skaista, stingra sēnīte. Pusmērcīte. Ir. Līdeka. Skaisti. Ovā! Te pašam kājām zālīties paņēma. Āķi noņemti. Zivciņu varam laist vaļā. Liekā. Konkurs. Ja arī jūs gribat tikt pie šāda roku darba džerka, viss, kas jums ir jādara, jāabonē kanāls, jāraksta komentārs un jāuzspiež patīk. Jā, kā iet projām. Aha, arī standarta izmēriņš, bišķi mazāka nekā iepriekšējā. Operators mums ir krūmos, netiek klāt. Līdeko. Gan māliņa jāiet uzmanīgi un jācepē. Vēl viena līdeka subē. Visas līdekas šodien ir zālēs. Visas līdekas zālēs. Klikerītis un zivciņš. Esam prātīgi atbrīvojot. Vēl viena skaista līdeka. Dērvenīt, kam tu mīti purviņā? Lūdzu tev, iznāc meža maliņā. Nē. Nu, nāc, tu ar saviem zābakiem netiks. Tā, turies stipri. Obā! Nu, ir? Esmu kaut kur. Paldies. Sarkanbekas. Oi, kādas cietas. Jūs līdekas meklējāt? Līdekas ir tur, bet sēnes ir te. Tos ir sarkanbekas, bāravikas. Būs kartupelīši, būs mērcīte un būs gaļiņš. Un tas ir asaris. Šīs dienas 5. asaris. Mazāks nekā iepriekšējais, bet arī galīgi neslikts. Tadā! Skaists ezera asarītis. Ir! Tā kā tur ir bariņš, iešu paņemšu asaru kātu, uzlikšu rotiņu. Ir
Wow! Kāds skaists! Vienkārši bomba. Tā, atceram zobu nav, varam tur arī ielikt naģīti. Viens āķītis mutē tikai ieduriet, bet viņi nav dabūt ārā. Ir skaists asarītis. Ir! Wow! Jūs redzat viņu? Jūs viņu redzat? Liels! Tā asarīti. Paldies, ka pieķēries. Ir. Skaisti asarīši. Ir. Oktobra beigās asaras uz rotiņa. Tas ir vienkārši super. Skaisulītis. Prosto līdaka. Maliņā. Javā. Forši. Mums ir noķerta 31 zivs. Tagad paiesim vēl nedaudz uz priekšu. Tur mums drīz jādodās atpakaļ uz mašīnu. Un, ja noķersim kādu zivi, ar to arī noslēgsim raidījumu. Ir! Tā zāna. Jā, zālēs iegāja. Nāk uz mani. Tā zāna. Ir augšā. Izcēlām. Super! Vēl jau mums laiks ir. Kādu stundu varētu makšķerēt, bet pietiekami. Tiekamies nākamajā epizodē. Pašlaik sakam atā. Un laižam vaļā zivtiņu.